Bet šobrīd jau arī ir tā, ka bieži vien cilvēki maksā vairāk par īri, nekā ja viņi būtu nopirkuši to pašu dzīvokli ar kredītu un maksājuši ikmēneša maksājumu. Bet ir jāsaprot, bieži vien cilvēki negrib pirkt dzīvokli un uz 30 gadiem palikt tajā dzīvoklī. Bieži vien cilvēki maina vides, maina vietas, kur viņš grib dzīvot. Vienreiz viņš grib dzīvot jaunajā projektā, viņš pēc pusgada, pēc gada nomainīs uz kaut vai māju Pierīgā. Tāpēc es vienmēr saku, ja ir iespēja, jūs noteikti pērkat dzīvokli, nevis īrēt, bet tev ir jāsaprot, ko tu vēlies ar to dzīvokli darīt. Ja tu vēlies uzreiz viņā dzīvot, pēc pusgada pārdot un dzīvot nākamajā, tas neatmaksāsies, tu tikai zaudējumos ieies. Bet ja tu vēlies nopirkt to dzīvokli un dzīvot vismaz 5 gadus, ja ne pat 10, tad, protams, pirkšana tev būs izdevīgāk nekā īrēšana.